pagājušo piekdienu un sestdienu Lietuvā Upmērķis apkārtnēs notika starptautiskais autorallijs Augstaitī 2002, kas bija arī Latvijas čempionāts sestais posms. Mūsējiem uz Lietuvu aizbrauc tikai 21 ekipāži. Acīm redzot pagājušā gada nepatīkamo pārsteigumu dēļ, taču N4 grupā bija visi medaļu pretendenti. Interesants cīņas solījās būt arī 2 litru klasē. 600 klasē uz Lietuvu neatbrauc viens no čempionu titulu pretendentiem Andris Zāns, un Ivar Norberts ekipāžai atliks cīnīties ar vecajiem sparingu partneriem Mīlēm un Bečiem. Pirmajā dienā 5 ātrumposmi ar ļoti mīgu ceļu segumu. Pirmais doktor Upīts šķērsošana. Kurš kā vidzemes rallī Arņačīna. Uz to arī daudz uzkarkās. 1600 klasē ūdens sarjās un Frauslādam. Nafta aizbrauc tālāk Beči, arī brāļiem Mīlēm, kuriem jau nu vajadzēja būt gataviem ūdens šķēršļiem radās problēmas. Vienīgi Norberts aizbrauc bez problēmām, un tas viņam deva jau gandrīz minūtes handikapu. 2 litru klasē ļoti ātri bija panāks. Kārtējo reizi ūdens problēmas radās Kilkutānam, taču Panavam viņš zaudēja tikai 10 sekundes. Aris Vecvakars it kā bez problēmām, taču zaudēja pat Kilkutānam 24 sekundes. Vēl sliktāks rezultāts Kalūganam, kurš šoreiz brauc ar savu Volkswagen modeli. Bet Rudzītis uzsāk visai nāks, taču paķēra dāmu un nolauz ritēm. Hofmans ūdenī ciet visvairāk, kamēr atrada, kurā špērcelī ūdens sakrājies, pagāja 10 minūtes. N grupā labākais laiks Eglem, Lebedjevam, Vorobjovam un Jevkutam visiem vienāds, 8 sekundes aiz Egles. A grupā Mežakam ar roņu vienīgie konkurenti bija lietuvieši Metskevičs un Lipēķi ekipāži. Pirmajām Metskevičs jūdījās un Mežaks viņam vinēja 10 sekundes. Jūdījās arī Lipēķis un Mežakam zaudēja 23 sekundes. Mežak konkurents cīņā par čempionu titulu Mārtiņš Būčiņš Lietuvas rallī vietā izvēlējās Eiropas čempionāts posmu Bulgārijā. Tādēļ Mežaks viegli neriskēja un ļāva Metskevičam noskaidrot attiecības ar Lipēķi. Ar 12 grupā pavizināties bija atbraukuši arī jau zināmie šī gada čempioni Tamovičs ar Piti. Sanāca viņam diezgan ātri un lietuvieši nespēja vien nobrīnīties, kā ar vecu Audi spēja braukt ātrāk par Subaru un Mitsubishi. Varbūt cīņa būtu sanākusi starp Šprohs un Viļu Bulānu ekipāžām, ja vien Bulāna nebūtu 3. ātrumposmā salauzus 5. Nepaveicās arī Tamovičam ar Piti, kuriem arī radās tehniskas problēmas. Pusas izlīd ārā no švitēm. Tikā no sākuma domāju, ka patas salauzi, bet tur bija vienkārši kļūda. Ceļi ļoti interesanti, man liekas, ka jūs braucāt faktiski šoreiz tā diezgan taupīgi, tā īpaši nelauzāt. No sirds, kā saka, cilvēki gribēja pabraukt, un arī tā no sirds viņš brauc mierīgā garā, un nebija nemazām tik slikti. Bija jau pirmā dienā dažas tehniskas, bet trosīgs notrūka krosā, pieņemsim, tas tāds kurios, kā latviešu filmās, tādi gāzes trosīgs notrūka ar roku brauc līdz finišam. Bet pārējās vietās nekas nebūtu, tā puses tajā būtu vispār tā patiesumā nosteigties. 1600 klasē nekāds cerības konkurentiem nedēļ Norberta piegādi. Neļai gan tādēļ, kad Pīls mocījās ar tehniskām problēmām. Kas jums ir? Liekas, ka no malas tā mašīna iet zvērā. Skaties uz rezultātiem, rezultāti tālu atpaliek no jūsu iespējām. Jā, tā ir. Mēs principā esam sapratuši, ka šogad laikam nav mūsu īstais gads, jā, un tā arī šo sezonu pierādījās. Un šodien un vakardien, jā, kad atkal neveiksmīgais otrais ātrumposms norāvām puses, un, protams, tad jau cīņa palikās grūta, labi palikās kārba vesela, un, principā šodien jau tā bija tā veiklāk gāda nedaudz. Ribeiks mocījās ar dažādām liktām, taču 8. etapā viņi pamanījās uzrādīt labāko laiku klasē. Un arī 9. etapā Norbertam zaudēja tikai 1 sekundi, taču ar to viss arī beidzās. 10. viņš vājot piekars gumijas daļas, sagur un nācās izstāties. Līdz ar to Norbertam vairs nebija ar ko cīnīties, un finišā viņu jau gaidīja čempionu titulu. Kā tev patīk šīs lietuviešu rallis? Rallis skaists, ātrs, bet ir viena problēma, kad mēs nebijām gaidījuši tos pēdējos 2 dops, kas gandrīz bija pēdējā 2, kur bija asfalta segums, un tos mēs galīgi nemusējām braukt, bet mēs jau bijām izdarījuši visu iepriekš tā kā. Bet šis ātrumposms gan jau ir diezgan sens un slavens, un tur jau, man liekas, tur no tā asfalta jau tikai viens nosaukums, tur tāpatās vairāk jau pa gruntu dabu braukt. Grunts tur ir daļai nosacīts, tur līkumos ir jābrauc praktiski taisni, kas ir atšķirīgi no grunts, un atkal taisnējos ir jāstelē jau tas automobīls, lai viņš sanāk uz malām, lai netrāpītu uz asfaltu. Viss asfalts ar akmeņiem, un mums bija problēmas ar iepām. Kā, mēs domājam, vienkārši neesam šodien. Ceļi bija ļoti specifiski, šauri, ārkārtīgi ātri, un tur mežā man liekas, ka tur kaut arī vieninieks, bet tā vien gribās brēmas spiest, ne?
Bija arī tā, jā. Bet tas bija pāris vietās tikai, un viņiem diezgan mīksts segumi, un tāpēc arī izrāda tas vietas. Bet bija arī plati skrienam un baudas dabūjām. 2 litru klasē visi intrigi pazuda 4. ātrumposmā, kad Kļūkucāna Opel Astra nogriezās pusās. Jo pārējie šīs klases braucēji Panavam klāt netika. Pie tam Kalūginam 3. dopā arī nogriezās pusās, bet Vecpagars izstājās 8. dopā ar motors defektu. 9. izstājās Inese Grasa ar Māri Jakaslonu, kur viskaistāk Porsche upīt un nobraucot līdz galam varēja būt pat 2. Taču motors beigt un cerīt spējā. Neskatoties uz pretinieku trūkumu, Panavs tempu nesamazināja un kaitinādams vienu otru lejuši pilnpiedziņas braucēji finišēja 1. klasē un 11. absolūti. Ir jau diezgan patīkam, ka tautu ātrumu posmā salīdzina pēc pulksteņiem kaut kāds nosacītos laiks un skaties, ka kāds Panavs mērs, tas sarot Mitsubishi, Subaru, Gati, beidzot laikam tas motors ir savielēts tā kā tur. Beidzot ir skaidrība, kas tur bija tajā vēderā un pateicoties Reinsalu gudrumam, tā teikt, atšifrējām lietu un es domāju, ka mašīna ir palikusi vēl stiprāk un tā kā viņi tagad gāja, tā viņi tiešām nav gājis labu laiku un, protams, ka liels paldies jāpasaka Jurim, kad riepām vēl izlīdzēja arī tādām, kurām mēs nebijām braukuši un atrisinājās ļoti daudz lietas un arī uzreiz laiku. Ja salīdzinu, ka pirmajos dopos mēs tur sevišķi neskrienot apmērījām par Kļūkucānam, Kalūginam diezgan daudz Vecpagaram, tad ir, teiksim, rādītājs ir. Vienu pateicību gribēju izteikt, vienai meitenei Rīgā, viņa noteikti skatīsies redzējumu un zinās, par ko ir runa, jā. Tad kā jau gads teica, lai redzim vairāk vēders nestāp, tad viņš ar labām pomogām jābaro. Tā ir tā meitene, kas iedeva naudu šo pasāku. Ar 12 grupā bez konkurentiem palicis mierīgi līdz finišam aizbrauc Raimons Strokšs ar Dāvu Vānu. Kopējā rallija ieskaitē viņam 2. vietas klasē. Tieši tāpat sanāca arī Mezekam ar Olu. Finišā viņi Ņeskēvsam zaudēja gandrīz minūti, bet Lipēģi apteica par 1 sekundi. Pirmajā dienā ātruma posma malā stāvu skatos laikus, skatos Mežaks mēri Meskēvičam, vai tiešām visu laiku mērī? Pirmajā dopā tā bija. Tad sapratām, ka tik lielu tempu nevajag turēt, kad svarīgāk ir uzvārdu Latvijas ieskaitē, un bišķiņ atlaidām. Un tad 2. dienā sākās problēmas ar tehniku nelielu. Tā normāli gan nevarēja pateikt, kas tur bija. Trūk pāris ātrums, 7., 5. un tad beigās pašā to 6. arī. Te ir tik taisni tie aerodromi, ka tas 7. ir vitāli nepieciešams, jo braucot uz 6. apmēram ir 20 km/h lēnāk. Un ja mūsu maksimālais ātrums ir 185, piemēram, Meskēvičs var minēt 195 taisnījos, viņš varēja pabraukt. Tā kā mums nebija 7, mēs 20 noņemam nost, un mums ir 165. Tā kā, nevaram cīnīties mēs. Pagājušā sacīkstē EOS-ā jūs teicāt, ka, būs jūsu autiņš, bet izskatās, ka nē, ka nav. Ir šitas. Paskatieties uzmanīgāk. Viņš jau ir aklimatizējies Latvijā. Tikpat kā mūsu autiņš, ko te viņš atšķirās no mūsu autiņa? Tagad nākošie plāni ir jāuzvar Latviju, un tad, laikam, Latvijas čempionāts ir godam pabeigt, ko? Nebūtu jau slikti. Katrā gadījumā tiks darīts viss, lai tā būtu. 2. vietas klasē Latvijas ieskaitē mocīdamās ar tehniskām problēmām, bet izturēdams līdz finišam ieguva Vinetas Rīnkaru Līgu kalnu. Bet visinteresantākā cīņa notika N4 grupā. Egls un Ļebiķeva ekipāžas cītās par uzvaru līdz pat pēdējiem ātrumposmam. Jebkutam ar Strasdiņu šīs cīņas bija par augstu, bet Vorobjovs ar Ervaldu mocījās ar tehniskām liktām. Tomēr 4. ātrumposmās viņi uzrādīja labākos laikus klasē. 2. dienā laikam arī viss izšķīrās būtībā. 2. dienu mēs sākām deputīt 11 sekundes. Tas pirmiem 2 ātrumposmiem jau, kas pēc pirmās dienas bija pirmais, tas jau bija aiz muguras. Un tad mums sāk vājāt tehniskas problēmas. Un nākamos 2 dopus mēs nobraucām bez vienas puses un bez bremzēm, ja pārstām bremzes to puses. Un pēc savēstajām mašīnām atkal uzrādījām absolūtos laikus no grupiņā. Un tad atkal noravām priekšējo puses jau, tāds melna diena bija šodien. Egla ar Vilmanu 1. dienā ieguvuši nelielu handikapu, spēja 2. dienā to noturēt un uzvarēja apsteigdami Ļebiķeva ekipāžu par 9 sekundēm. Man liekas, cīņa pēc sasprindzinājuma nav bijusi līdzīga vēl nekad, ne? Nē, kaut kas līdzīgs bija Liepājā, bet šoreiz bija grūtāk, jo šoreiz bija jābēg.
Šodien no rīta, kad stājamies startā, jau bija skaidrs, ka būs spriedze ne pa jokam. Kā tev patika ātrumposms? Ātrumposmi bija forši, bija ātri, bija arī, lēni nebija neviens, ja, bet, bija ātri un strauji līkni. Viss bija, man liekas, viss bija super. Trampolini bija, viss kā vajag. Pirmajā dienā bija spūris, kā tev, kā vecam krosmenim, tā meža šaurā trasa tam spūrēm. Mums jau tur vispār ļoti labi gāja, man tā liekas, tam spūrēm. Bija jau tā stūri, bija jātur un slodzi bija. Bet, rezultāti bija labi. Jāsaka, ka šis bija labākais rallijs, kāds Lietuvai redzēts, un tam piekrita arī sacensību komisārs no Latvijas Jānis Krasts. Neteiksim, ka es braucu kontrolēt, bet varbūt palīdzēt tieši Lietuvas organizatoriem Latvijas čempionātu posmu novadīt, labākā kvalitātē. Un kāds tev palika iespējas pēc šīm sacīkstēm? Es domāju, kad organizators, pat cik šis organizators organizē sacensības pirmo reizi, es uzskatu, ir salīdzinoši ar visiem pārējiem Lietuvas etapiem ir panākts ļoti liels progress, gan trases ziņā, gan, teiksim, rallija sagatavotības ziņā. Tā kā es uzskatu, ja viņi tādā veidā turpinās un mēs viņiem it kā arī palīdzam, lai šis mačs, viņš būtu labāks ar vienu, jā, tā kā es domāju, būs labi. Tagad čempionātā iestājusies pauze līdz 5. oktobrim, kad notiks pēdējais daudziem izšķirošais rallijs Latvija 2002.